EFT tehnika iekļauj sevī piesitienu veikšanu. Un kā tieši mēs veicam šos piesitienus? Pirmais, mēs sākam veikt piesitienus šeit uz rokas, kas saucās karatē punkts, un mēs ar 2 pirkstiem veicam vieglus piesitienus tā, lai justu, bet lai nenodarītu sev pāri. Pēc tam mēs virzamies uz uzacu punktu, šeit, kur uzacis sākas, un mēs sākam veikt piesitienus šeit. Pēc tam mēs virzamies uz acu malām, te, kur beidzas uzacis pie deniņiem, un veicam piesitienus šeit. Pēc tam mēs virzamies zem acīm, kur ir kauls, un veicam piesitienus šeit. Pēc tam mēs veicam piesitienus šeit, virs augšlūpas. Pēc tam mēs veicam piesitienus šeit, zem apakšlūpas uz zoda punkta. Pēc tam mēs veicam piesitienus šeit, uz atslēgas kaula punkta, kur tu jutīs tādus kā sāpīgus punktus. Pēc tam mēs veicam piesitienus zem rokas. Tas sanāk uzreiz zem paduses. Sievietēm te parasti sākas krūšturis. Un veicam piesitienus šeit. Un pats pēdējais punkts ir uz galvas augšā. Un veicam piesitienus šeit. Tajā brīdī, kad mēs veicam EFT standarta protokolu, tas izskatās aptuveni šādi. Mēs ņemam kādu problēmu, jeb negatīvo emociju, kā piemēram, paņemsim tagad uztraukumu. Teiksim, es šobrīd jūtu lielu uztraukumu, bet es vēlos sevi nomierināt. Tad es darīšu tā. Es sākšu veikt piesitienus šeit un izveidošu uzstādījumu. Lai gan es šobrīd jūtos ļoti uztraukta, es sev pilnībā pieņemu, mīlu un cienu. Un mēs šo uzstādījumu atkārtosim 3 reizes, veicot šos piesitienus. Lai gan es šobrīd jūtos ļoti uztraukta, es sev pilnībā pieņemu, mīlu un cienu. Un lai gan es šobrīd jūtos ļoti uztraukusies, es sevi pilnībā pieņemu, mīlu un cienu. Un tālāk mēs veicam piesitienus uz pārējiem punktiem. Es jūtu šo uztraukumu sevī. Šo uztraukumu sevī. Es esmu ļoti uztraukusies. Un kamēr tu veic šos piesitienus, domā un jūti visu, kas ir saistīts ar šo te uztraukumu. Un elpo. Es jūtos ļoti uztraukusies. Un es esmu tik ļoti uztraukusies. Es esmu tik ļoti uztraukusies. Tik ļoti uztraukusies. Tik ļoti uztraukusies. Un šādi mēs veicam piesitienus tik ilgi, cik mēs jūtam, ka mums vajag, lai šī emocija mainītos, samazinātos. Reizēm gadās arī tā, ka tā tieši vēl vairāk palielinās, arī tas ir normāli. Visām šīm emocijām un visām izmaiņām ir šeit vieta. Protams, ka būs daļa cilvēku, kas skatoties šo teiks, kaut kādas pilnīgākās muļķības, ko tu tur vispār dari. Šie punkti ir akupresūras punkti, uz kuriem mēs iedarbojamies sesijas laikā, un mēs nomierinam to nervu sistēmu, plus liekot klāt vārdus un tiešām ejot šajās sajūtās negatīvās, kuras mums ir, mēs spējam atstrādāt negatīvas emocijas, bet ne tikai negatīvas emocijas. Arī traumas,
arī fiziskas sāpes un ļoti daudz citas problēmas. Un mani pasniedzēji parasti, kad es viņiem saku, man ir kaut kāda problēma, viņi man saka, Kitī, veic piesitienus, pastrādā ar šo jautājumu. Tā kā ļoti daudzām problēmām mēs varam atrast atrisinājumu tajā brīdī, kad mēs veicam šos piesitienus un patiesi runājam ar sevi un patiesi atzīstam visus tos procesus, kas mūsos šobrīd notiek. Tāpēc es noteikti vēlos tevi iedrošināt, pamēģināt šos piesitienus pašam uz sevis veikt un paskatīties, kā tu jūties, kad tu viņus veic, un paskatīties, kas notiek ar tevi un tavu ķermeni tajā brīdī.